Māris Jansons, restorāns Biblioteka numur 1. Esam atkal gaisā ar vlogu. Uztaisīsim tādu vienu interesantu recepti, kuras pamatā sastāvā būs tātad grūbas, pērļu grūbas un kūpināts lass. Nu, lūk, grūbas ir gatavs, smukas, es esmu viņas nokāsis. Ļoti laba tekstūra. Mēs pievienosim viņām klāt svaigu gurķi, mazliet, lai atsvaidzinātu, laimu un piparmētri. 3 lietas. Iztīram sēklas, ja? Smalki. Es gribu to gurķi tik smalki, gandrīz tā kā grūbas, lai viņi viens otram netraucē. Čop. Grūbas. Gurķi, laims un piparmētra. Visi 3 zaļi ļoti labi iet kopā. Zaļš. Zaļiem pieder pasauli. Ok, es pielieku klāt pie grūbām mazliet olīveļu, lai viņas ir mitrākas. Svaigi piparmētra. Svaigs gurķis. Un laims. Ceturdaļa. Svaigi malu piparu. Mazliet sāls. Samaisam. Ok, tālāk grūbas mums ir gatavs. Mums ir izvārīts paipalu olas. Paipalu olas es vāru no varīšanās brīža 2 minūtes un 20 sekundes. Krēmu, kas ļoti labi iet klāt pie kūpināta laša. Te ir svaigais siers. Tas var būt kārums svaigais siers bez piedevām. Un mazliet pieliksim klāt mārutkus. Burtiski viena ar pusi teikarote. Un to visu samīcam. Mārutki ir tā lieta, kas mums visiem ļoti garšo. Tā lieta ir tā, tad liekam formiņā, nav formiņas, izgriežat no alus krūzītes vai glāzītes vai vienalga, ko izdomājat. Izmantojat savas pelēkās masas un sapildam iekšā. Tātad grūbas. Un tad mēs ņemam lasi. Lasi smuki kārtojam uz riņķi. Ja, pēc cik šitā ir restorāna uzkoda, tad viņai jābūt tādai elegantai. Paipalu oliju nomizojam un vienkārši pārgriežam uz pusēm. Perfekti izvārīt, ja? Izcili. Tad mēs liekam mārutku krēmu, kur man foršā karotīte. Paldies, ūdens vārās, mums vajag karstu ūdeni, lai mēs varam uztaisīt foršu smuku kveneli no krēma. Ja? Opā. Tas varētu būt svaigs ziedkāposts, kāpēc ne? Nav vienmēr jāatvēcēja vai jācep. Varētu būt 2 ripiņas redīsi, kāds sīpoliņš sarkans. Jā. Zirņu dzinumi jaunie. Mazliet garšauga eļļa. Un mazliet arī dārznieka. Un svaigi malu piparu. Nu ko? Kūpināts lass ar mārotu kremu un grūbām. Labu aptīti. Izvēle šodien ir, es Ivo izstāstīšu, ko es esmu uztaisījis. Ir tā, kad ir pēļu grūbas ar piparmētru, ar gurķi, ar olīveļu, ar labu olīveļu, ar Sicīlijas olīveļu. Ir paša kūpināts lassis, ķiršu skaidās un mārtu krems, kur ir svaigais siers ar mārutkiem. Nu, lielākā daļa šās sastāvdaļas tev ir zināmas. Ko tu mums varētu piedāvāt? Par cik kūpināts lassis Sicīlija? Es domāju, ka pieturēsim pie Sicīlijas šodien. Šodien es sagatavojis 2 vīnus. Pirmais būs baltais arī no Sicīlijas. Abi vīni būs no vienas vīna saimniecības, kurš saucās De Principis Padafora. Ok.
Kāpēc šāda tipa glāze? Kāpēc ne klasiski tāda balta? Tāpēc, kad šo vīnu... Šardonē tā kā vajag, lai viņš atvarās vairāk? Vai? Es domāju nevis tikai šardonē, bet tādiem pilnmiesīgiem vīniem, bagātiem, kuriem ir ko parādīt, viņiem šaurā glāzē ir pamaz vietas. Un lielā glāzē viņi var vairāk parādīt savu potenciālu, savu buķeti. Viņš bišķi atvarās, es tikmēr pagaršošu to ēdienu. Tas tās labi. Jā. Šīs ēdienas mums arī ir ēdienkartē, tā kā 14. februārī jūs gan viņu nevarēsiet nobaudīt, jo mums būs īpaši ēdienkarte. Šis jau nav nekas īpašs, kūpināts lases ar klaipa, rolu un grūbām. Atkal lases. Ok. Nu? Es esmu pārsteigts. Jā. Nē, tiešām. Tu jau biji šito te jau atkodas, man liekas, ka ne? Man liekas, ka ļoti svarīgi šeit ir, kad neviens ne otrs nenomāc viens otru. Jūti gan ēdienu, gan Man pat liekas, ka tieši tas vīns papildina vēl to lašu pēcgaršu. It kā, ja teiksim, mēdz būt gadīties, ka lases ir sīvāks. Te ir tas kūpinājums, un tad tas vīns it kā pagarina to stāstu. Jā. Ļoti laba kombinācija. Un ko vēl tu ieteiktu pie šāda tipa ēdiena? Varbūt tas būtu nevis karsti kūpināts, bet augsti kūpināts lases. Augsts kūpināts lases. Šis pats šardonē būtu ļoti labs. Varbūt ne no Sicīlijas, varbūt ne tik izturēts. Varbūt tas šardonē varbūt no Francijas, es nezinu, no kādas citas zemes. Klausies, bet nav kūpināts lases, ne augsta, ne karsta, bet vienkārši lases. Tad cilvēkiem vajadzētu izvēlēties arī šādu pašu. Nu, nē, cepts lases. Cepts lases? Arī šardonē? Arī šardonē, protams, kad bieži vien arī cilvēki izvēlās to, kas viņiem garšo labāk. Neskatās īpaši uz vīnu sadarībām, bet, manuprāt, pats galvenais vīnu un ēdiena sadarības meklēšanā ir atrast to balansu starp ēdiena blīvuma un vīna piesātinātības pakāpi. Un ja to dabūja vienā līmenī, tad ir... Ēdiena blīvuma un vīna piesātinātības pakāpi. Jā. Paldies par uzmanību, tiekamies Valentīna dienā!